Sveicināt, nu jau kādu laiku neesmu skatījusies Hekātes stāstu virzienā. Nu tad beidzot rokas ir tikušas arī līdz tam. Šajā reizē dažas domas no 30. Hekātes stāsta apgrieztā vai saīsinātā realitāte un rezonanses likums. Varbūt vispirms es uzdošu jums jautājumu, vai jums arī ir tāda sajūta, varbūt periodiski brīžiem, kad dzīvojam kaut kādā virtuālajā realitātē, tādā kā simulācijā, kad mūsu iekšējā sajūta saka kaut ko vienu, mēs skatāmies ārējā vidē, nav tur tāda konkrēta, bet ir tāda jocīga sajūta, ka tā ir tāda svešāda šī pasaule. Hekāte iedziļinās šajā sajūtā, un viņa saka, ka realitātei ir noteikta vide, kuras īpašības cilvēks var uztvert ar sajūtu orgānu palīdzību. Tātad tā realitāte, kurā mēs dzīvojam, ir tā, kuru mēs uztveram ar sajūtu orgānu palīdzību. Tātad redze, dzirde, tauste, oža, garša. Mūsu realitāte ir tā, kur mēs tiekam klāt ar sajūtu orgāniem. Un realitāte ir lūk šī vide, ar kuru, balstoties sajūtu orgānu informācijā, mēs varam iedarboties, izmantojot šo ķermeni. Un tieši ķermenis mums dod šo iespēju uztvert šo realitāti, ar kuru mēs sevi identificējam, kur mēs dzīvojam. Nākošā doma varbūt ir tāda, ka Hekāte saka tā, jūsu acis var uztvert tikai vienu ļoti mazu daļu no kopējā frekvenču spektra, un jūsu smadzenes var interpretēt arī ļoti mazu daļiņu no kopējā frekvenču spektra. To jūs noteikti arī redzat, esat mācījušies fizikā, lasījuši, dzirdējuši, ka mūsu acis, ausis uztver krāsas, uztver skaņu viļņus. Un šī uztveres pamatā ir rezonance. Rezonance. Tātad acīs, ausīs, ožā, garšā, ādas konstrukcijā ir kaut kādi uzstādījumi, kuru amplitūdā, nevis amplitūdā, bet kuru spektrā mēs kaut ko varam redzēt. Varbūt esat redzējuši, dzirdējuši dzīvnieki, ja? Mēdz, un viņi ļoti labi var dzirdēt to, ko mēs nedzirdam, var redzēt to, ko mēs neredzam. Tātad ir ko? Tātad mēs redzam, dzirdam vienā spektrā, un viņi redz, dzird otrā spektrā. Tātad ir kaut kas arī ārpus mums pieejamā, pareizi. Hekāte attīsta šo domu, ka viņa vienā vietā viņa arī saka, ka jūsu bioloģiskajie sajūtu orgāni ir veidoti tādā veidā, lai ierobežotu īstās realitātes, dieva realitātes uztveri. Tātad, pieņemsim, pēc līdzības, pieņemsim, dieva realitāte ir kaut kādas 100 vienības, un mums ir ļauts caur mūsu sajūtu orgāniem, ir ļauts uztvert, 10% vienības. Dažreiz par smadzenēm saka, ka cilvēks izmanto 10% smadzeņu jaudas. Daudz cilvēku arī tik daudz vēl neizmanto. Mūsu sajūtu orgānos ir tāds uzstādījums, kurš ļauj mums uztvert šo realitāti tikai nelielā daļā no visa, kas ir iespējams. Ja tā, tad šajā vietā jūs varat noslēgt manu stāstu nost, pēc tam atgriezīsieties un padomāt, ja tā, tad ko tas nozīmē jums, jūsu personīgās dzīves uztverē? Tātad mūsu māja nav tikai mūsu māja, šeit ir arī vēl kaut kas. Tātad mūsu apģērbs nav tikai mūsu apģērbs, šeit ir arī vēl kaut kas. Mūsu ķermenis nav tikai mūsu ķermenis,
Tur ir vēl kaut kas. Nu, labi, par to jau ezoteriskajās aprindās cilvēki zina, ka tur ir arī aura un visi šie smalkie ķermeņi, tikai tā arī nevar lāgi saprast, ko ar viņiem var darīt, es kā lietotājs. Kāds kā konsultants jau zina, ko darīt, bet es kā lietotājs, kā es varu iedarboties ar šo struktūru. Varat iedomāties, ko tas nozīmē? Ja mēs dzirdam, teiksim, kaut kādu tur priekšnieku, kaut kādu vadītāju, vadoņu uzrunas un runas, tad mēs ko ar ausīm dzirdam, ko ar acīm mēs redzam? Ļoti šauru kaut kādu spektru, gabaliņu no spektra, kas vispār ir. Mūsu uztvere, fiziskā uztvere ir ārkārtīgi sašaurināta. Šeit varētu būt arī jautājums, kas tad vēl ir? Un kā tam tikt klāt? Jā, tiešām. Un kas tad vēl ir? Un kā tam tikt klāt? Un vai man vajag? Un priekš kam? Tā tad ir kaut kas, dzīvnieki taču tiek klāt. Un mēs? Vispār jau arī tiekam. Bet tikai kā šīs informācijas uztvērējiem, mums tā arī īsti nav saprašanas, kam mēs tiekam klāt, kā mēs tiekam, kas vispār, ko tas vispār nozīmē. Saprotiet? Tad, kad mēs aizējam pie kaut kāda speciālista, viņš visu mums var izskaidrot kā speciālists. Bet es kā šo uzstādījumu lietotājs, es kā šo uztveres informācijas autors, bet lietotājs, kā es to varu uztvert. Un kā jūs uztverat to, kas ir ārpus fiziskā spektra? Kanālā es esmu par to stāstījusi, pieminot šo otro informācijas iegūs un datu apstrādes sistēmu. Vēlreiz Hekāte saka, ka jūsu bioloģiskās maņas, bioloģiskie sajūtu orgāni ir veidoti tā, lai ierobežotu īstās realitātes, dieva realitātes uztveri. Tāpēc jūs varat redzēt to, ko jūs redzat, dzirdēt to, ko jūs dzirdat, un ne vairāk. Tālāk viņa saka, ka dieva realitāte ir nebeidzama viļņu un vibrāciju, frekvenču dēļa. Tas ir viss. Absolūts, viss tas, kas ir ārpus mums, ārpus šī mūsu uztveres spektra, tas ir tikai un vienīgi viļņu un vibrāciju frekvenču. Tāds kā apvienojums konglomerāts. Singulārajā dieva realitātē līdz manifestācijas, tātad fiziskajā brīdim, nav cilvēku un citplanētiešu, nav visas šīs neticamās būtņu un valstību daudzveidības, kas pastāv atsevišķi viena no otra. Ir tikai viļņi un frekvences. Nav arī gaismas un tumsas hierarhijas, kā jūs to saprotat. Hekāte stāsta, ja? Ir tikai frekvenču diapazoni un frekvenču barjeras. Šajā gadījumā arī gribas apstādināt jūsu uzmanību un vērst uz to, ka šeit ir runa par fiziku. Šeit nav runa par to, kur mums ir lūk šī personiskā attieksme, reku tums, reku gaisma, un tad tur liela darīšana un ņemšanās, un mēs tur veidojam un mēs pētām kaut ko. Bet dieva realitātē, tātad ārpus tā spektra, kura mēs varam uztvert, ārpus tā, tur ir frekvences, tur ir vibrācijas, tur ir diapazoni, amplitūdas tur ir. Saprotiet, tur ir fizika. Mēs, dzīvojot šajā fiziskajā realitātē, mums ir ļoti grūti uztvert kaut kādas lietas tikai kā kaut kādus viļņus un frekvences. Mēs šos viļņus un frekvences mēdzam sasaistīt ar kaut kādām mūsu realitātē pieejamām formām, bet tas ir mūsu radījums, mūsu veidojums. Ja jūs esat redzējuši, kā zīmē velnu, kā zīmē sātanu, tas ir tas, kā mēs viņus redzam, tas nav tas, kādi viņi ir. Ja jūs esat redzējuši dažādu svēto attēlus, arcēņģeli Mihaeli ļoti bieži attēlo, tas tagad cilvēcei ir ļoti tuvs.
bet tas ir tas, kā mēs viņu redzam. Tas nav tas, kā viņš ir Dieva realitātē, ārpus mums uztveramā spektra. Mēs, būdami fiziskās realitātes saimnieki, dzīvojot fiziskajā realitātē, mēs uztveram tikai caur fiziskajiem kaut kādiem traukiem, formām. Citādāk mēs nevaram tādas abstraktas lietas, kaut kādas vibrācijas. Kādas vibrācijas? Kur tev kādas vibrācijas? Man nekāda vibrācija nav. Man ir bilde. Jūs saprotiet? Mēs ar savu apziņu radām. Mēs paši radām to, ko mēs redzam. Ārpus mūsu sajūtu, fiziskajiem sajūtu orgāniem pieejamā realitāte, ārpus mūsu sajūtu orgāniem pieejamā pasaule, viņa ir citādāka, daudz citādāka nekā tā, pie kā mēs esam pieraduši. Tālāk, Hekāte dod pāris tādus ļoti labus, vienkāršus piemērus, caur kuriem var saprast, par ko ir runa. Un tālāk viņa jau pārceļas tikai uz rezonansi, kur viņa saka, ka jeb kaut kādas robežas nošķirt kaut ko no kaut kā viena, tās veido tikai rezonansi. Tikai šī rezonanse. Ja manās smadzenēs, manā smalkajā struktūrā kaut kas rezonē ar to, ko fiziskais ķermenis uztvēris, tad izveidojas rezonanse ar to kaut ko, lūk tajā spektra daļā, kurā es ar fiziskajiem orgāniem neredzu. Rezonanse un tikai rezonanse. Viss arī mūsu dzīvē, kas notiek, kas nenotiek, balstās uz rezonansi. Mīļie, tā ir fizika. Mēs, protams, esam šo fiziku apaudzējuši ar baltu un melnu, ar visādām stāstiem, nostāstiem, teikām, tēlainiem, psiholoģiskiem, jau arī visādiem vēstījumiem, visādām lietām, bet tā ir vienkārši fizika. Vienkārši fizika. Hekāte piemin arī mūsu lielo skolotāju, ar to domājot Kristu, kurš ir teicis mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. Tas nozīmē pieņemt šo tuvāko kā sevi pašu. Kā? Mums tas sagādā milzīgas grūtības, psiholoģiskas grūtības. Pamēģiniet iemīlēt kādu, kurš jums, es nezinu, uzlēja samazgu spaini uz galvas. Pamēģiniet iemīlēt. Labi, neprasīsim iemīlēt, pietiks ar to, ka jūs viņu pieņemsiet ar mieru. Grūti, vai ne? Bet arī šeit ir fizika. Un Hekāte izskaidro savā stāstā, kāpēc šī fizika ir svarīga. Viņa ir neapējama. Viņa saka, jūs nevarat caur rezonanses robežām kaut kādā veidā izlausties. Tas ir nepārvarams šķēršlis. Ar spēku tu neko neizdarīsi. Ne ar morāliem, ne ar spriedumiem, ne ar ētiskiem, filozofiskiem vai citiem kaut kādiem spriedumiem nekas nelīdzēs. Pārvarēt šīs robežas var tikai paaugstinot vibrācijas, kas nozīmē paplašināt uztveres robežas. Vēl viena lieta, kur mēs riktīgi esam ieskrējuši auzās, veidojot un radot jaunas ilūzijas, ka vibrāciju palielināšana, paaugstināšana nozīmē mūsu labsajūtas uzlabošanu. Nē, tā nav. Tas ir tikai sākums. Tas ir šo enerģētisko, šo vibrāciju robežu, šo vibrāciju amplitūdas un frekvences ietekmēšana. Galvenokārt frekvence, līdz ar to samazinot amplitūdu. Bet ar to jau nekas nebeidzas. Ko tas nozīmē? Paaugstināt savas vibrācijas. Kas tad vibrē? Kas vibrē? Lūk, caur šo uztveres robežu paplašinājumu, lūk, tur mēs varam. Tas ir vienīgais ceļš, kā mēs varam paplašināt savu uztveri un sākt redzēt, uztvert, dzirdēt
arī to, ko līdz šim mēs neredzējām, nedzirdējām, neuztvērām. Vibrāciju paaugstināšana nozīmē uztveres robežu paplašinājumu. Tas ir vienlaicīgs process. Tikai tad, kad es no savas iekšienes, es vēlreiz uztveru no iekšienes, jūs strādājat arī pie tā, lai paplašinātu savu uztveri, lai paplašinātu apziņu, vai jūs pagaidām esat tikai vibrāciju paaugstināšanas procesā. Un kā ar apziņu? Uz kurieni jūsu apziņa dodas, tad, kad viņa ir vibrāciju sakustināta un viņa vibrē spēcīgāk. Vēl viena interesanta doma, ko Hekāte saka, fragmentācijas un sadrumstalotības procesa rezultātā izveidojies liels daudzums atsevišķo daļu. Darbojoties lūk ar šīm viņu liesmām un karmiskajiem partneriem, ja tā riktīgi noskaidrojat, kas tad īsti tas ir un ar ko viņas atšķirās. Jā, es to biju daudzkārt dzirdējusi, bet tajā laikā tas man nebija aktuāli, bet šobrīd gan es sāku pie tā piedomāt, ko tas īsti nozīmē. Mīļie, mums ir šī sajūta, ja, ka es esmu dvēsele, tur veca dvēsele, šitāda dvēsele un tāda dvēsele. Es gribu vērst jūsu uzmanību, ja atkal ārdot jau kaut kādas nostabilizējušās ilūzijas, jūs esat tikai gabaliņš no dvēseles, un es arī. Mēs šeit esam kā sašķeltas, sadalītas dvēseles iemiesojušās, kā vienas kopdvēseles daudzi aspekti. Kādēļ, lūk, arī kā veidojas arī šīs radniecīgās dvēseles, tā viņas arī ir veidojušās. Mēs esam gabaliņi no vienas dvēseles. Dažreiz mēs satiekam šos cilvēkus, ar kuriem mēs jūtamies, pilnīgi mēs jūtam šo rezonansi, lūk, rezonanse. Un mēs jūtamies tuvi. Vai mēs kādreiz vēl iemiesosimies atsevišķi, ļoti maz ticams? Ļoti iespējams, ka nē. Jo tagad ir sācies dvēseļu atkal apvienošanas process. Ilgus laikus dvēseles ir dalījušās, kur katrs atsevišķais stariņš izzina kaut kādas savas frekvences, ļoti, ļoti šauras, tā kā es iepriekš teicu, ļoti sašaurinātas, kur fiziskais ķermenis ļauj kā caur mikroskopu dvēselei izzināt kaut kādu atsevišķu frekvenci. Ļoti, ļoti šaurā tās spektrā. Ļoti šaurā. Mikroskopiski šaurā. Dvēseles ir dalījušās. Paudžu paudzēs. Mēs esam ļoti tālu. Pa vairākiem stāviem mēs pat esam nonākušas lejā. Un tagad ir sācies atgriezeniskais process, kad dvēseles atkal apvienojas, atgūstot savu sākotnējo spēku. Un katra mazā stariņa pieredze tiek aiznesta un tiks nesta atkal atpakaļ pie lielās dvēseles. Tāpēc tagad notiek ļoti spēcīga dvēseļu pievilkšanās. Kad formālās sociāli nostiprinātās saiknes sāk irt un dvēseles gan no savas puses meklējot, tiecoties, gan arī no ārpuses, jo mums jau ir pavadoņi, ir jau kas mūs pavada. Viņas tiek savestas kopā, tās dvēseles, kuras ir rezonējošas savā starpā. Un viņas satiekas. Un tad, kad viņas satiekas savām ģimenes, viņas satiekas ar savas ģimenes dvēselē. Šī ir dvēseļu dzīve, šī nav tava dzīve vai mana, ko mēs atpazīstam ar savu es. Saprotiet, mūsu es ir mūsu ķermenim piesaistīts. Šī individualitātes sajūta, ka es esmu te pasaules bet tā nav. Arī es esmu kaut kādu vibrāciju, frekvenču kopums. Tāpat kā tu. Šis ķermenis jau pats par sevi viņš ir ilūzija. Šodien viņš ir un rītā viņš vairs nav. Un nav arī tā es, kurš te uz kaut ko pretendē. Pāri paliek tikai šīs vibrācijas. Tas vibrāciju daudzums, ko mēs savos sapņos varam just, kad mūsu šis ķermenim piesaistītais es dus.
Vajag gribētos, lai jums būtu gana daudz iztēles, līdz ar to arī spēja sasaistīt to, ko es saku, ar savu iekšējo izjūtu un dzīvi. Saprast, ko tas nozīmē, ko Hekāte stāsta. Hekāte vēl saka, bija interesantā doma, lielākā daļa domu, kas rodas jūsu galvās un sajūtas, kas valda jūsu laukos, nemaz nepieder jums. Lielākā daļa. Mums jau liekas, ka viss, kas notiek mūsu galvā, ir mūsu. Nē, nav mūsu. Mūsu galvā vispār nekas no mūsu nav. Šīs izjūtas un domas tiek atnestas ar sistēmas svārstību viļņiem. Ar sociālās sistēmas svārstību viļņiem. Un nekur nav teikts, ka es obligāti sēžu pie televizora un skatos. Jūs droši vien pie televizora nesēžat, jūs sēžat pie interneta, izvēloties to, ko jūs skatāties, bet arī tas viss pie jums atnāk caur rezonanci. Un tikai caur rezonanci. Jūs rulējat kaut vai te pašā Facebookā, jūs rulējat to ziņu lapu, bet ne katra ziņa iekrīt jūsu uzmanības lokā. Uz rezonances pamata. Arī tur ir fizika. Kāpēc tieši šī ziņa iekrita jūsu uzmanības lokā? Un ko jūs šai sakarā sajūtāt, ko jūs uztvērāt, ko jūsu dvēsele uztvēra, jūs to pamanāt? Kad informācija pieskaras jūsu fiziskajam ķermenim, reku sajūtu orgānus, un kad šī informācija pieskaras jūsu dvēselē, jūs pamanāt, kas tur notiek? Es mācu saviem cilvēkiem, tas ir īstenībā galvenais, ko mēs arī mācāmies, kas mums ļauj ieraudzīt visu šo vibrāciju pasauli, par kuru Hekāte runā kā ārpus mums pieejamā spektra esošu. Mēs mācāmies skatīties savās sajūtās, un tās interpretēt, un tās saprast. Un tad mēs pasauli ieraugām tādu, kādu viņi ir, nevis tādu, kādu mēs viņu redzam. Ja mēs varam redzēt tikai to, ko mēs varam redzēt, kur ir man kaut kādas, šie sajūtu orgāni, manās smadzenēs uzliktās programmas, cik man atļauj redzēt, vairāk es nevaru redzēt. Hekāte vēl saka foršu domu, zinot rezonances likumu un apzināti to pielietojot, var ietekmēt jebkurus procesus. Ja cilvēku grupa ir uz viena viļņa, tad pat viens cilvēks ar savām vibrācijām spēja izjaukt grupas vibrāciju harmoniju. Tā tas darbojas gan pozitīvā, gan negatīvā virzienā. Tālāk viņa stāsta par to, kā tas notiek, ka pozitīvās vibrācijas, augstās vibrācijas ir spēcīgākas nekā zemās, un ka nav jābūt fiziskajam kontaktam, arī nefiziskā kontakta līmenī pozitīvā vibrāciju cilvēks var ietekmēt veselas grupas negatīvi noskaņotu cilvēku vibrācijas. Izjaukt tās. Izjaukt šo negatīvo rezonanci, izārdīt šo negatīvo grupu var. Vēl Hekāte saka, ka izārdīt kaut ko var, izjaukt kaut ko var tikai augstās vibrācijas, pozitīvās, smalkajā plānā. Tāpēc arī fiziskajā. Zemās vibrācijas neko izjaukt nevar. Zemās vibrācijas kaut ko izjaukt var tikai fiziskajā realitātē, bet smalkajā ne. To Hekāte stāsta. Un arī tā ir rezonanse. Mēs pārvaldām, jūs pārvaldāt šo rezonanci, jūs sekojat līdzi. Jūs zinat, kur skatīties, tagad man ir tādas vibrācijas un tagad man ir tādas, un tagad es ar savām vibrācijām, un es tagad veidoju savā iekšējā pasaulē to uzstādījumu, to vibrāciju fonu, kādā es gribu būt, lai. Mums nevajag, pat runāt mums nevajag. Mēs varam ietekmēt, mums pat klāt nav jābūt kaut kur. Mēs tik un tā varam ārdīt šīs nejaukās vibrācijas. Mēs to darām, īstenībā tas ir viens no mūsu galvenajiem darbiem. Šodien jūs to arī darāt. Vēl viena interesanta doma. Hekāte saka to, ka tad, kad rezonance ir notikusi, no turienes ir ļoti grūti tikt ārā. Gan no pozitīvās, gan no negatīvās. Lūk, kāpēc mums ir tik grūti mainīt kaut ko sevī, tāpēc, ka mums ir šausmīga rezonance.
šī atkarība, šīs saiknes, šīs pieķeršanās saiknes kaut kam, kur cilvēks negatīvajam tā ir pieķēries, ka šausmīgi nesmuku krievu vārdu nāk prātā, viņš ir tik ļoti pieķēries, ka viņu nekādīgi no turienes nevar atraut. Nekādīgi. Nav vērts pat mēģināt it īpaši šajos laikos. Tāpēc, ka tā ir pašā cilvēkā esoša rezonanse. Viņš to ir izvēlējies, viņš to tur, un no ārpuses to nekādīgi nevar ietekmēt. Tāpēc mēs, protams, varam braukt virsū saviem bērniem, mīļotajiem, tur izglītības sistēmai, skolotājiem vai vēl kaut kam, bet no tā nekas nemainās. No tā vienīgā izmaiņa, kas no tā notiek, es arī piedalos šajā rezonansē. Arī es tur iepinos iekšā ar savu enerģiju. Gribēdama glābt savu bērnu, gribēdama kaut kādā veidā ietekmēt viņa gaitas skolā, arī es iekrītu tajā pašā rezonansē. Un tad mēs sēžam visi kopīgā pulciņā vienās rezonansēs. Vienās vibrācijās. Jūs esat pamanījuši, ka jūs arī tā darāt? Un es neesmu izņēmums. Es filtrēju, jā, es filtrēju, un ļoti reti, kad es iekrītu, bet es iekrītu. Tieši tāpat kā jūs. Visi mēs iekrītam. Te varētu būt loģisks jautājums, ja cilvēks domā līdzi tam, ko es saku, viņš uzdod arī jautājumus, un viņš varētu jautāt, jā, bet ko tad darīt? Un Hekāte saka, baigi forši, ļoti vienkārši. Viss, kas no jums tiek prasīts, pamanīt brīdi, kad sākas negatīva rezonanse. Kad sākas negatīva rezonanse. Un apzināti pārtraukt šo procesu. Perfekti, precīzi tas, ko mēs mācāmies grupā, kas ir pamata prasme. Pamata prasme jaunajā pasaulē. Just šīs vibrācijas, just šīs rezonanses. Sekot tām līdzi, uzraudzīt savas rezonanses, savas vibrācijas, un tikko veidojas negatīvā vibrācija, tā momentā viņu pārtraukt. Jautājums kā? To var izdarīt tikai tad un tikai tie, kuri prot vērot savas izjūtas, kuriem viņu pašu izjūtām piemīt kaut kāda vērtība. Jūs sekojat līdzi savām izjūtām, jūs vērojat tās. Jūs apzināties, kā tur iekšā jūsos svārstās šīs izjūtas, vai jūs pamanāt tikai tad, kad jau ir ekstrēmi. Tā tad rezonans. Pa lielākai daļai cilvēka jūtīgums joprojām ir tik ļoti neapzināts, ka mēs joprojām pamanām rezonanses, bet rezonansi tajā to galējībā, kad jau ir grūti kaut ko ar to izdarīt. Pie tam, ko mēs arī cilvēkiem atklājām, viņi tagad arī uz savas ādas to redz un piedzīvo, ka negatīvo rezonansi kaut kādā veidā vadīt ir daudz vieglāk nekā pozitīvo. Jūs jau arī sekojat līdzi savām rezonansēm, savām vibrācijām, jo īpaši tad, ja patiešām rūpīgi un cītīgi strādājat pie savu vibrāciju cilāšanas un menedžmenta. Viss tas, par ko ezoterika runā, notiek tieši šajā vibrāciju līmenī. Tā ir tā dieva realitāte, pie kuras mēs mēģinām tikt, kurā mēs mēģinām ielausties, neteiksim, bet ieiet, paplašinot savu fiziskās pieredzes robežas. Paplašinot robežas. Tātad ceļot savas vibrācijas ar nolūku paplašināt savu apziņu, lai mēs varam ieraudzīt un sasniegt kaut ko arī ārpus fiziskās realitātes. Un tas ir apzināts un mērķiecīgs process un darbs pašam ar sevi. Savā subjektīvajā realitātē, iekšienē, nevis ārējā vietā, ārējā vidē. Reku te tur kaut kādi politiķi skraidā, reku te tur kaut kādi, es nezinu, kaut ko šauj, kaut ko kauj, mēs visi tagad sadosimies rokās un pretosimies. Kā mēs pretojamies? Fiziskās pasaules notikumiem. Kas notiek smalkajā realitātē? Mēs rezonējam, mēs pievienojamies rezonansē. Mēs ielaižamies un savienojamies rezonansē ar šiem notikumiem, jau no pretestības puses kāda starpība. Mūsu enerģētika tiek savienota ar visiem tiem notikumiem, kurus mēs it kā gribam apkarot, izbeigt. Kā tu vari izbeigt, ja tu pats ar savu enerģiju viņus arī radi? Piedalies šo notikumu dzīvības uzturēšanā.
rezonanse, mūsu personīga enerģētika ir tas pats, kas naudiņai. Ja es kaut kur ieguldu naudiņu, es taču gribu redzēt, ko es par to dabūju pareizi. Tieši tāpat ar enerģētiku. Naudiņai patīk, ka viņu skaita. Enerģētikai arī. Jūs skaitāt savu enerģiju, jūs sekojat līdzi, kur jūs viņu ieguldījāt un kas tāpēc tappa jums pašam. Jūs iekšējā pasaulē, kur enerģija aug un attīstās. Ar ko rezonansē jūs nonākat? Un kas tāpēc ir ieguvējis jūs vai tas, uz ko jūs skatāties? Tas šobrīd ir izdzīvošanas jautājums pat. Tā ir tā zona, kur notiek šī dalīšanās un šķirošana vienā vai otrā pasaulē. Un tas, ka mēs apzināti, mērķiecīgi turam sevī to piepacelto sajūsmas noskaņu, tas nav rādītājs. Ar to vien nepietiek, lai mēs tiktu jaunajā pasaulē, jo mēs esam iemācījušies un mums ir radusies noskaņa un sajūta, ka man visu laiku ir jābūt labā garstāvoklī. Nē, nav jābūt labā garstāvoklī. Tā ir bēgšana, arī tā ir zemā vibrācija. Tā ir bēgšana, tā ir slēpšanās. Mākslīgi radītā enerģētiskajā laukā. Mākslīgi radītā, kur mēs ieguldām savu enerģiju un veidojam savu enerģētisko lauku, turam šo enerģētisko lauku, turam. Bet šis enerģētiskais lauks tik un tā ir daļiņa no tās vides, kurā mēs dzīvojam. Mans enerģētiskais lauks pārklājas ar citu enerģētisko lauku. Kas notiek šo enerģētisko lauku saskarē? Mēs to apzināmies, derētu apzināties. Tieši tāpat tas, kā tas notiek ar naudiņu manā rokā, jeb kartē, un veikalnieka rokā, jeb kartē. Kas notiek uz šīs robežas? Kā šī enerģija tur transformējas vai netransformējas, vai paliek tikpat daudz, es iedevu tev tik, un tu tik daudz arī saņēmi? Tiešām? Ļoti tagad ir vajadzīga prasme fokusēt savu loģisko prātu uz to, ko jūs katrs jūtat sevi. Tas ir nākotnes cilvēka varbūt funkcionēšanas pamats. Tas ir tas, kas mainās salīdzinājumā arī ar tagadējo cilvēku. Tagadējā cilvēka uzmanība ir saistīta ar ārējo vidi un izpildīt un darīt visādas lietas ārpusē savā fiziskajā matērijā, būvēt, celt, adīt, vārīt, cept, pirkt, ražot, dizainēt, visu ko. Nākošās cilvēces uzdevums ir menedžēt, mācīties un menedžēt savu iekšējo pasauli. Savienot savu prātu ar jūtām. Lūk, te jau arī būs tā harmonija. Savienojot savu loģisko, racionālo, pragmatisko prātu ar savām izjūtām. Jūs varat uz savām izjūtām paskatīties loģiski un pragmatiski. Ļoti reti, kurš cilvēks to var. Ļoti reti. Jo izjūtas mūsu smadzenes, mūsu apziņu tā pārņem zibenīgi, kā elektrība. Un mēs vienkārši uzliesmojam kā lampiņa kaut kādā krāsā. Un viss. Un tad kādā frekvencē mēs atrodamies, kādās vibrācijās mēs atrodamies, to tādā krāsā mēs arī redzam šo pasauli. Tādas ir mūsu acis, tā viņas ir konstruētas. Ka mēs redzam tikai noteiktu, krāsu spektru. Ja manī ir tādas vibrācijas, es redzu rozā krāsas, ja manī citas vibrācijas, es redzu pelēkās krāsas. Jūs taču esat pamanījuši, kā mainās tas, kā mēs uztveram pasauli. Ir laika periodi dzīvē, kad mēs uztveram pasauli ļoti krāsainu un spožu un košu, un ir laika periodi dzīvē, kad pasauli kļūst ļoti pelēka, pat melna. Mēs varam vadīt šīs noskaņas, šīs vibrācijas, protams, lai varētu vadīt to pasaules ainu, kādu mēs uztveram. Vai mums tas vispār interesē? Nezinu. Katram jau te ir kaut kā savādāk. Gribējās vērst jūsu uzmanību, mazliet pārdīt jauntapušās ilūzijas un vērst jūsu uzmanību tajā virzienā, kur patiešām derētu skatīties, kur ir vērts ieguldīt savu enerģiju.
Hekātes stāsts pats kopumā pilnībā kļūst par daļu no, es teiktu, jau mācību materiālu kopas. Šajā mācību materiālu kopā ar nosaukumu Dievietes stāsta ir Māras stāsti, Izīdes stāsti un Hekātes stāsti. Tie ir tā atlasījušies materiāli, netīšām, bet es jau pati atrodos pastāvīgā mācību procesā, kurus var izmantot kā pastāvīgu mācīšanās līdzekli, mācību līdzekli. Jo īpaši tad, ja protat vai arī vēlaties mācīties izmantot informāciju, tātad ne tikai to informāciju noklausīties, kā norezonēja, bet arī mācīties informāciju izmantot, lai saprastu, lai radītu šo sapratni. Izrādās, ka tā arī ir gandrīz vai ķīniešu albets. Jo ilgāk es dzīvoju, jau vairāk kā 50 gadus, jo vairāk es pārliecinos, ka šajā ziņā arī cilvēku prasmes ir ļoti, ļoti, ļoti minimāls. Saprast. Tik vienkārši. Saprast. Jā, mēs redzam, jā, mēs atpazīstam tekstu, jā, mums veidojas kaut kāda attieksme, galvenokārt emocionāli. Bet saprast, loģiski, pieslēdzot savu loģisko prātu, ļoti grūti, tāpēc, ka mēs apmaldāmies emocijās. Mums ir emocijas, nāk uzreiz kaut kāds runājumais, kaut kāds komentārs, gudrāks vai netik gudrs. Kas nemaz nav mūsu pieredzē dzimis, cilvēks vienkārši kaut kādus vārdus citē no kaut kurienes. Pilnīgā pārliecībā, ka tas ir viņa viedoklis, tas nav viņa viedoklis, un to ļoti labi var redzēt. Ļoti labi var redzēt. Jā, baigi foršais. Ļoti, ļoti, ļoti. Man negribējās, man likās, ka, ko Hekāta var pateikt, bet pēc tāda lielāka pārtraukuma skatoties, viņu nebeidz pārsteigt. Tiešām viņu nebeidz pārsteigt ar to, cik ļoti pragmatiski viņa var izskaidrot to, kā ir veidot un kā darbojas mūsu pasaule, un kur mēs kā tādi patiešām mazi akli kucēni skraidājam, uzgrūžoties dažādām lietām un nevarot saprast, kas tas tāds ir, kam mēs uzgrūdāmies. Tāpēc, ka mēs to neredzam. Tas ir kaut kāds objekts, kurš fiziskajiem sajūtu orgāniem nav pieejams. Viņš ir pieejams citiem uztveres orgāniem. Pagaidām tā.